kā jau Neimana kungs teica, mums ir pilsētā 10 ceļu tīrāmās un kaisāmās mašīnas, kuras tieši apkalpo pilsētu. Protams, ārkārtas apstākļos tiek iesaistīti greideri, ir arī 6 frontāli iekrāvēji, kur palīdz veikt darbs, arī mazās komunālās tehnikas, tādas mašīnītes, kuras attiecīgi tīri krustojumi. Un tā kā pagājušā gada tranzīta maģistrāles ielas bija 55,4 km braukšanas josla, un bija Jaunliepāja un Vecliepāja kopā arī 200 km braukšanas joslas jātīra. Tas ir ļoti daudz, un šogad liekas, ka arī tā kā pagājušajā gadā tikām, man liekas, ļoti normāli garā darbiem, šogad nevajadzētu būt nekāda problēma. Tādu mēs esam šīm lietām gatavi. Ja vajag, tad papildus varam ieslēgt arī mūsu kā apakšu uzņēmēji strādā arī aizputs ceļinieks, un ar viņu darbu var esam apmierināti. Viss, es domāju, pie sniega izvešanas pagājušajā gadu, to, ko komunālā pārvalde atļauj izvest, un ar viņu to rīkojumu, to arī sniegu vedām, cik var no Liepājas ārā. Redzēsim, kā būs šogad. Kad jūs sākat? Pagājušajā gadu pirmā kaisīšana bija 27. Novembrī. Jā, 27. novembrī. Vispār pagājušajā gada novembris faktiski bija tukšais mēnesis, un lielākais sniegs bija decembrī, janvārī un martā arī bija ļoti maz, faktiski 2 mēnešus. Tad jūs varat palielināt, ka tas ir vienādojums?